Ok, super. Nu, ko, Artur, sveiciens tev šodienā, un paldies, ka tu esi šajā podkāstā atnākusi ar daudz noderīgu informāciju par naudu un naudas kodu. Skatos, tev tur skaista dāma fonā dejo laikam, jā, ar zirgiem pie jūras skrienošiem. Jā, jā. Jā, superīgi. Teiks, skatās YouTube arī varēs redzēt, iečakot. Vai tu zīmē pati, vai tas Nē, ir kāds cits? nē, Tas ir kāds nē. dāvinājums, ja? Jā, jā. Ok, super. Kāds šodien jūties? Es jūtos brīnišķīgi. Esmu izgulējusies, kas ir pamatlieta, lai cilvēks justos labi. Esmu pēdusi, padzērusi ūdeni, jau no rīta esmu izkustējusies, un līdz ar to man galva strādā, ķermenis strādā, un es jūtos labi. Jā, super. Vai paši. Nu, ko, es tevi ievēroju Instagramā, jo man liekas, man kaut kur vai nu uzmetās kāds no taviem rīliem vai kaut kas, un es domāju, o, šitā čika ir forši paņēmusi, noformulējusi produktu. Es tev uzreiz sautīgos iemeslos, es domāju, tā, baigi, nu, tiešām ļoti forši, ļoti skaidrs, par ko tu stāsti, kas tas tāds ir. Un es domāju, nu, ja viņi tik labi var noformulēt produktu, jāpaskatās, nu, jāpiesako, jāpaskatās, kā viņi vēl visu kaut ko stāsta. Varbūt, kad viņi ir vērts aicināt uz podkāstu, jo tie cilvēki parasti ļoti labi māk arī pastāstīt citiem, kāpēc tas, ko viņi ir atraduši priekš sevis, ļoti labi strādā. Kas ir tas naudas kods, ko es tur ieraudzīju? Naudas kods tas ir individuāls cilvēka finanšu palielināšanās rīks, instruments, kur ir aprakstīti cilvēka tā kā finanšu bloki, jeb lietas, ko viņš veids, kas bloķē viņa finanses, un veids, kā tieši cilvēkam palielināt savas finanses. Konkrētas darbības, tieši individuāli cilvēkam, viss smuki aprakstīts, un nevis tikai smuki aprakstīts, bet reāli strādājoši tas ir. Kas bija tas, kas tev, kad tu pirmo reizi ar šo saskāries, droši vien no kāda cita vai kaut kur apmācībās, ja kas bija tas tavējais bloks, kuru tu atrisināji un tu nonāci pie lielākas naudas plūsmas? Patiesībā es šo bloku jau zināju sen, protams, intuitīvi. Man tā bija sporta neesamība dzīvē, jo es Oh! visu dzīvi esmu bijusi ļoti aktīva, bet man vienmēr bija periodi, pilnīgi visu dzīvi, kad man vienkārši uznāk besis un es varu nedēļām ilgi vienkārši nesportot. Vai, nu, Jā. nezinu, 2 nedēļās reizi aiziet paskriet. Un tiklīdz man šādi periodi bija, es pilnīgi vienmēr izjūtu, ka man kaut kā biznesā neiet. Kaut kur klienti pazūd, kaut kur atsakās, kaut kur pārceļās, atkal neatgriežas, un es vienmēr to intuitīvi jūtu. Un pēc tam, kad es izveidoju savu naudas kodu sev, es uzreiz sapratu, kāpēc man tā ir, jo par to atbild četrnieks, tas ir cipars 4, un tiklīdz es integrēju atkal regulāri savā dzīvē sportu, man kosmosā uzlidoja finanses momentā, jo man šis ir tas manā tā kā zelta raktuve tieši sports, tas Jā. ir mans galvenais cipars, kas, ja es viņu integrēju dzīvē, šo darbību, kas man veicina finanšu plūsmu, līdz ar to man finanses ļoti skaisti pacēlās. Wow, es gribētu zināt, kas notika, ja sāktu skriet maratons un ultramaratons. Jā, jā. Vispār. Jā, debesīs uzlido. Vajag paši. Un kā tu uzzināji par šo naudas kodu? Jāsāk īstenībā stāstīt ar to, ka pirmsākuma meklējumi ir astroloģijā, kad es aktīvi sāku pildīt savus saules iedvešanas mehānismus. Līdz ar to man šīs enerģijas sakārtojās, līdz ar to manā Instagramā uzpeldēja tā kā manas skolotājas numeroloģijas konts, jo ja es nebūtu sākusi sakārtot savas enerģijas, pildot saules iedvešanas mehānismus, es tam kontam paskrietu garām. Es vienkārši man viņš nenorezonētu. Es nekad dzīvē tā kā, nu, nesāktu mācīties numeroloģiju. Nekad. Savukārt, ja man tas patīk, un tad es Instagramā ieraudzīju šīs numeroloģijas kontu, viņa nav latviete, un tad es viņai piesakoju, man viņa norezonēja, tad, jo es nesakoju regulāri viņas tā kā storijiem, bet kaut kā atkal tieši tas, kad viņas tas kursiņš par naudas kodu, īstenībā tos pat izdomāja naudas kods, tā kā viņa vienkārši pasniedza kursus, un tad tas naudas kods fails, kā es viņu tā kā pasniedzu, es to pati tā kā izveidoju no zināšanām, kuras viņa pasniedza. Nu, lūk, un tad es iegādājos viņas to kursu, un es iegādājos ar domu, ka es to gribu sev un savai ģimenei. Nu, primāri sev. Jo, nu, loģiski, ka tikai pārbaudot uz sevi, tad es varu zināt, vai tas strādā vai nē. Un, jā, un es viņu sāku pielietot, un man kosmosa ātrumā tā kā uzlidoja finanses, un tad es to izdomāju uztaisīt kā
produktu, ko es varu dot cilvēkiem, kā viņi var uzzināt viņu tiešo veidu, nevis maldīties un darīt, kas tā kā vispār pieņemtas kaut kādas normas, kas ir sabiedrībā, kā jāpelna nauda, bet šeit ir tieši, jā, tas, ko es iedodu, ir, nu, jā, tā es nonācu. Jā, ok, forši rekord to arī caur kaut ko Instagrams mums te visiem vis kaut kur noder. Bet tu pieminēji sev un savai ģimenei. Un es atceros, nesenā kaut kādā storijā tev bija jautāts par tavu māsu. un, Jā. jā, un rekur ir baigi pašais īstenībā, man liekas, tāds, nu, tā kā jautājums, lai atgrieztos pie zemes, jo, nu, viss kaut kas ir tajos kodos, viss kaut kur forši, bet rekur mēs, priekš sevis un savas ģimenes. Vai tas naudas kods darbojās tiem, kuri negrib neko par viņu zināt, un ja tu pieņemsi meju un stāstu viņiem neprasot? Nu, pieņemsim, rekur tev ir, tas jautājums bija tev toreiz, vai ir tava māsa, kādas tev attiecības jau, un ka tu teici, ka tu agrāk vairāk uzspiedīji astroloģiju, vai es Jā. nezinu, vai tādu pašu numeroloģiju, un ka tagad tu dari citādāk. Kā tas ir tās attiecības ar citiem un tā mazā no tīras sirds jau mēs to uzspiešanu bieži vien esam gribējuši. Jā, un tā bija mana liela kļūda, jo es no labas sirds, jo es redzu, kā tas strādā man. Un, protams, ka man ģimenei savai gribas palīdzēt, jo es ļoti kaislīgi stāstīju, cik tas ir krūti. Un es laika gaitā sapratu, pirmkārt, ka man tas atņem enerģiju. Ja es dodu nelūgtu padomu, man tas kolosāli atņem enerģiju. Un arī nauda tā ir enerģija. Un līdz ar to man pagāja diezgan ilgs laiks, līdz es sapratu, ka man nevajag to darīt. Sākās jau tas viss ar vīru, jo vīrs sākumā bija ļoti skeptisks pret ezotēriku, numeroloģiju, astroloģiju. Un es vairs to nedaru. Un viņi redzot tagad ģimene, kā es augu, īpaši finanses. Jo, nu, to uzreiz tā kā var just. Nu, viņi paši man prasa, man ir 2 māsas, man vecākā māsa uzrakstīja pirms vairākām mēnešiem. Arta, lūdzu, uztaisi man naudas kodu, un tad es viņai uztaisīju. Tad man mamma prasīja uztaisīt naudas kodu, un tagad es vienkārši, tā kā man palūdz, es uztaisu. Un tad tālāk tā ir viņu atbildība, vai viņi dara šīs darbības, kas viņiem palielina finanses, vai viņi nedara. Bet man palūdza, es uztaisīju, bet vairāk es nevienam vispār neuzspiežu. Ja man prasa viedoklis, padalos, un līdz ar to es savu enerģiju tā kā podā neskaloju projām. Jā, kas bija tas tevī, kas noklikšķēja, ka, stop, nevajag? Jo, man liekas, tā ir ļoti lielas, pašizaugsmēs esmu ļoti ilgi, bet arī šajās apmācībās un vis kaut kādās izaugsmes mācībās es zinu, ka man arī sākumā vienalga, kaut vai tad, kad es kļuvu vienu brīdi par vegānu, man gribējās, lai viss ir vegāni apkārt. Un pēc tam, kad tu vairākas reizes dzīvē izēj cauri visiem šiem te posmiem, kad tu esi, nezinu, vegāns, tad tu esi kaut ko pašizaugsmē iemācies, tad tu esi jogā, tad tu esi meditācijā, un ir tas sākuma posms, kad gribās, lai visi to dara, un visiem to vajag, un visiem tas noderēs, un tu esi tik ļoti excited par visu. Un tad es saprotu, ka pēc kaut kāda laika ir tas ka tu tā kā, ok, nu labi, visi nebūs. Un kaut kādā brīdī tev ir tik labi būt vegānam vai jogastam vai ko, un vienalga, kas tev ir apkārt, ka viss ir arī ritīgi forši. Kas bija tev, kas noklikšķēja iekšā, kad, hei, rekur, nē, es neiešu, nedošu, nelūgtu padomu, jo vien jau tev varbūt sajūta, es nedalīšos, tāpēc, ka, un paši muļķi, ja, ko jūs te nezināt, otru varbūt tiešām tā kā man ļoti gribās, bet es saprotu, ka tas tam cilvēkam nepalīdzēs. Viņam palīdzēs tikai tad, kad viņš pats nāks un gribēs un prasīs šo padomu pie manis. Es arī izdzīvoju to stadiju, kad es domāju, nu, muļķi, ka viņi nepaņem to, ko es varu iedot, tik krūtas zināšanas, jo man arī sākumā es ar to degu, ka visiem to obligāti vajag, pēc tam jau atkal bija tas, ka, nu, nevajag paši vainīgi. Un tad es vienkārši, man liekas, ka tas nāca ar pārliecinātību par sevi, par to, ka man ir stabili panākumi, kad es kā personība jūtos izaugusi un apmierināta ar sevi, un man nevienam nekas nav jāpierāda. Man nevienam nekas nav jāuzspiež, jo mana dzīve ir mana atbildība. Līdz ar to, ja es dzīvoju kaifiņā, viņi pavilksies man līdzi. Īpaši jau tuvākais, kas ir mans vīrs, un tālāk jau ģimene, redzot to, kā vienkārši es augu. Un tas arī nostrādāja. Vienkārši apmierinātība ar sevi un saviem panākumiem un dzīvi. Baigi forši, jo tas ir, manuprāt, ļoti daudziem ezotērikas pielietotājiem un tieši popularizētājiem ļoti labi atcerēties par tiem nelūgtiem padomiem, kad nav ko viņus bāštīt apkārt, un man liekas ļoti labi, ka tu salīdzināji, viņi arī ir enerģija, un ja tu domā, kāpēc man nav enerģijas, var paprasīt, cik es nelūgts padomus šodien devu kādam, un manuprāt, tur daudz var saskaitīt tajā, ok, kur nu viņi ir. Ok, bet šis naudas kods, tas ir balstīts numeroloģijā, ja? Jā, numeroloģijā. Un tad arī miksē kaut kā kopā, tu pats sev ņem saules iedegšanas mehānismus no astroloģijas. Ja? Ko tu sasaisti? Kas ir tas kopējais, ko tu atradi priekš saviem saules iedegšanas mehānismiem un šo naudas kodu? Pilnīgi viss.
Pilnīgi Jā, viss. Es domāju, ka man ir tik kolosāli rezultāti, ļoti ātri rezultāti. Man katru mēnesi finanses, nu, burtiski pa 1000 visu laiku uzceļās. Un tas ir tikai tāpēc, ka es sāku pirms gada, man liekas, novembrī, sāku pildīt savus saules ietekmes mehānismus. Esmu arī astroloģija, es to arī konsultācijas stāstu cilvēkiem. Līdz ar to, jo enerģija ir visa pamatā, jo, piemēram, man pirms gada mans enerģijas trauciņš, piemēram, bija 1 litru liels. Un es varēju uzturēt, piemēram, tik daudz naudas, cik es varu uzturēt. Un, lai man būtu vairāk naudas, man šis enerģijas tilpums, man viņš ir jāpalielina. Un es nevaru savā 1 litrā enerģijas trauciņā ielikt 2 litrus. Līdz ar to es sākot pildīt savus ietekmes mehānismus, savu enerģisko kapacitāti palielināju. Līdz ar to man ienāca vairāk iespējas dzīvē, pareizie cilvēki, man enerģija cēlās, man atnāca mana skolotāja numeroloģijas. Un, jā, un sakrīt īstenībā pilnīgi viss tas pats par sportu, kad man ir jābūt uz skatuves, jo arī astroloģiski mana dzīves skatuve, kur man ir jāuzstājas, kas man ir jādara, mans profesionālais pielietojums, lai es justos labi, kaifīgi, ir reāla skatuve, vai nu sociāla skatuve, vai fiziski skatuve. Un arī manā naudas kodā ir cipars 3, kas norāda uz to, ka man lielas finanses nāk caur to, kad es rādu sevi. Un tas ir caur, manā gadījumā caur Instagram un vēl kori es dziedu. Arī mana skatuve ir koris. okay. Un arī četrnieks, man astroloģiski arī tādi rādītāji, ka man ļoti daudz enerģijas nāk no tā, kad es rūpējos par savu ķermeni. Un šo es arī vienmēr biju jutusi, līdz es ēdu sliktāk, līdz es ēdu tādu ēdienu, kas man nenāk par labu, un to es pati jūtu, kas man der un kas nē. Man uzreiz atkal viss brūk tīri tieši finansēs un loģiski enerģētiski, jo man enerģija krīt, man neko negribās, man enerģija bloķējas, un līdz ar to man nekas nevar ienākt manā dzīvē. Un tas pats arī naudas kodā apstiprinājās. Un principā tas viss ir par mani. Naudas kods un saules ietekmes mehānisms, tas ir par cilvēku, un tas viens otru papildina. Un es domāju, ka nevis es domāju, bet es zinu, ka naudas kods strādā super efektīvi kopā ar saules ietekmes mehānismiem. Kas bija tev visgrūtākais pašai sev personiski no šiem pieņemt vai darīt no abiem? Varbūt, jo tie, kas jau šo podkāstu klausās, viņi jau arī lielākā daļai cilvēku parasti ir visi saules ietekmes mehānismi. Tas tāds standarta package. Man grūtākais bija laikam attiecības ar vīru, jo man nauda nāk, mīlestība vienāds nauda, un man nauda nāk caur, ka vispār, ka man ir attiecības, ka viņas ir veselīgas, laimīgas, viss normāls attiecības. Un es ilgu laiku attiecību jautājumus laucīju zem tepiķīšas, ļoti savā izaugsmē ieguldījos, jo, ir normāli, ka prioritātes katrā dzīves periodā atšķirās. Un mana prioritāte ilgus mēnešus bija mans bizness, mana personiskā izaugsme, un līdz ar to attiecības diezgan cieta, un es vienkārši nerisināju kaut kādus jautājumus. Un tā, kad es naudas kodā uzzināju, ka man nauda, viens no cipariem, ka man nauda nāk caur attiecībām, caur sakārtotām, laimīgām attiecībām, un arī caur seksu, caur regulāru seksu, līdz ar to es ļoti pievērsos šim, un man tas bija īstenībā visgrūtākais šis, jo tas nav tā, ka tu vienā dienā vari uzlabot attiecības. Tas ir darbs, ilgstošs darbs, gan ar partneri, gan manā gadījumā man patīk daudz ko risināt terapijā, un tas veids, kā es varu risināt attiecības, ir dažāds. Es izvēlos iet terapijā, runāt ar savu partneri, un arī mums ļoti uzlabojās attiecības, un viņš arī noticēja ezotērikai, jo viņš redz, cik man ir kolosāli rezultāti. Un mums arī, viens no naudas koda cipariem ir strādāt partnerībā, tieši ar savu laulāto partneri. Un, ja pirms gada es šo uzzinātu, man liktos, es nekad dzīvē to nevarētu, vispār nē, pilnīgi nē. Tad šobrīd viss liekas tā, jo viņš šobrīd nestrādā, un mums tagad būs kopīgs bizness, kad viņš man palīdzēs, būs mana labā roka, un viņam arī tāds pats cipars ir viņa naudas kodā, līdz ar to būs jaudīgi. Kurējais cipars tas ir tie, kur varbūt klausās, arī ir jāpiedomā pie attiecībām? 4 nē, tūlīt pateikšu, pēkšņi aizmirsu. 6. Tev bija naudas kodā tavā 6. Man tāds nebija. man Jā, ir tieši 6. Nē, man 6 nav. Jo tu vienkārši to saki, un man liekas, ka man ir tieši pretēji. Nav, par to, kad
Kad man ar savu mīļoto nevajag biznesu dalīt. Nu, tādu baigo. Jā, jā. Ok, skaidrs. Kas ir tāds interesantākais, ko tu esi redzējis, kas nav varbūt tavi cipari, bet ko tu esi taisījis citiem, un kas ir tāds, oh, wow, šim cilvēkam ir pieņemts tā kā tu. Um, Man liekas, īstenībā dabiski sievietei, ja viņai sakārtotas attiecības, vienalga, vai viņa ir attiecībās vai nē, bet ja viņa jūtas, ka ir sakārtotas, protams, ka tev visur ies labāk, jo tu labāk jūties, tu Jā. labāk ej sevi, nes sevi, tu brīvāk ej sabiedrībā, brīvāk ar visiem citiem komunicē un vispār, man liekas, tas viss ir pa tādu forši, pa vieglo, ja tev ir tās apakšiņas ir sakārtot. Un ļoti bieži tas mums ir attiecības, vienalga, vai tās ir partnerattiecības, vai ģimene, vai vispār. Tāpēc man tāds liekas, tāds, jā, tam jau jā, tam ir jābūt. Ja tur ir diskomforts, tad tev ir visur ragi parādās. Bet kas ir bijis varbūt tāds, ko tu ieraudzīji? Šim cilvēkam jādara tas interesanti. Mm. Mani nekas vairs nepārsteidz. Vienīgais, ko uzreiz atceros, ka man bija viena kliente, kurai naudas kods, pirmo reizi tādu naudas kodu redzēju, kad ir 8, 8, 8, 9, 9, 9, kad ir divi cipari tikai, jo katram atšķirās, ir 6 naudas kodā cipari, un varbūt cilvēks, kam pilnīgi katrs cipars ir atšķirīgs, jo tas ir no dzimšanas datiem veidots, konkrētā tehnikā aprēķināts. Un tā bija kliente, kam ir 3 astotnieki un 3 devītnieki, un astotnieks no visiem 9 cipariem, viņš ir visnaudīgākais cipars. Un tagad es viņai ieraudzīju 3 astotniekus, teicu, tu vari būt ļoti bagāta sieviete. Vienkārši ej, dari, pildi savas darbības, izslēdz blokus un vienkārši nauda atradīs pie tevis ceļu. Un īstenībā nauda var, jo cilvēkiem tā kā reizēm liekas, ka viņi stabili jau strādā, ir savi ienākumi, kā vēl nauda varētu atnākt. Bet īstenībā tie ceļi, kā nauda var atnākt, ir ļoti dažādi. Caur partneri, piemēram, mantojums, laimests loterijā, pareizais cilvēks, kas iedod foršu biznesa ideju vai projektu, jo tiešām tie ceļi, kā nauda pie mums var atnākt, ir visdažādākie. Un kas ir tavā kodā, kur tev nauda, tie kanāli, pa kuriem nauda nāk, ja tu nekautrējies stāstīt? Man ir trīnieks. Tas ir caur skatuvi. Man ir septītnieks. Septītnieks vispār ir ļoti karavīgi, tādā enerģijā, un man ir tendence, pēc septītnieka tā kā ar likteni tā kā cīnīties, visu laiku pierādīt savu taisnību, kad, redziet, esmu tik godīga un visi tik netaisnīgi, kāpēc dzīvē notiek tā. Un septītnieks ir arī par pārvietošanos, un septītniekiem ir ļoti svarīgi neiesēdēties mājās, jo šo tendenci es ļoti ilgus gadus sev novēroju, jo esmu tāda mājas kaķenīte, man baigi patīk mājās, jo te ir komforts, kā zināms, komforta zonā nav izaugsmes, un es jau intuitīvi pirms naudas koda sāku daudz regulāri visu kaut kur braukāt, piemēram, uz terapiju es braucu uz blakus pilsētu uz Madonu, piemēram, es braukāju tur ziemā un esmu uz Igauniju uz spā, tad es braucu, visu laiku nevis tikai šķērsot valsts robežas, bet visu laiku pārvietoties no mājas uz māju pie draudzenes, pie mammas, pie babas un tā tālāk. Un pārvietošanās arī ļoti, nepārvietošanās, jeb iesēdēšanās mājās arī ļoti bloķē finanšu plūsmu, un man septītnieki ir 2. Līdz ar to, ja man septītnieki ir 2, jā, man tas pastiprina viņa nozīmi. Līdz ar to man ir visu laiku, tas pastiprina to, ka man gribās arī mājās visu laiku sēdēt, un pastiprina to, ka man visu laiku ir jāpārvietojas, nevajag karot ar likteni un būt tādai, elastīgākai. Un ļoti svarīgs ir arī garīgums. Un arī tiklīdz es sāku pievērsties garīgumam, un garīgums ir arī katram tas nozīmē kaut ko citu. Manā gadījumā tā bija sevis izzināšana caur saules iedegšanas mehānismiem, darbs ar sevi, darbs attiecībās, darbs terapijā un meditācijas. Man kolosāli strādā meditācijas. Un ja vēl es paņemu naudas meditāciju, tad vispār man pēc pusstundas, piemēram, uzrodas klients pēc naudas meditācijas noklausīšanās. Tas arī fenomenāli strādā. Man vēl viens jautājums pēc tā, jo, pieņemsim, mums ir vieglāk, varbūt ir tāds, kad ir klienti. Kā cilvēkam, kurš tiešām, viņam ir darbs, viņam ir alga, labi, tur loterija, kāds tur kaimiņš, nezinu, dāvinājums, kaut kāds mantojums, kaut kas ik pa laikam var parādīties. Tu esi novērojis tās, atšķirības, varbūt arī klients stāstos, kad, kur ir tiem, kas ir uzņēmēji, tiem, man liekas, tas kanāls jau kā tāds ir tāds, mēs gaidām, kad atnāks jauni klienti. Bet, kad tu strādā,
tu varbūt tās gaidi kaut kad paaugstinājumu, bet it kā tu zini tikai, kad viņš var būt, tur vienreiz gadā. Vai tas ir arī kaut kas, kas ir tāds, nu, vienkārši, jāatbloķē tā doma par to, ka tas var nākt visādos veidos, vai kas ir jādara tiem, kas tur tieši strādā? Man ir rakstījuši klienti, ka viņi ir saņēmuši algas pielikumu, tādi, kas strādā darbu no 9 līdz 5. Tas ir tāds, ko es uzreiz atceros. Un tādiem cilvēkiem ir vienkārši jāsāk darīt tas naudas kods. Un varbūt tā, ka var amatu maiņa būt, piemēram. Arī tā var būt. Jo, piemēram, ir cipars vieninieks, no kā ļoti daudz cilvēki baidās. Īpaši, ja tas ir galvenais cipars, jo tas kā pirmais solis, kas būtu cilvēkam jāveic, lai naudas plūsmu aktivizētu, ir aiziešana no pamatdarba. Jo vieninieks ir līderība. Viņš nedrīkst vieninieks, kam ir Vai naudas man kodā. divi tādi tieši? Jā. Un nedrīkst vieninieks strādāt zem kāda. Man arī ir vieninieks, un tas ļoti bloķē finanšu plūsmu, kolosāli bloķē. Un tad, kad vieninieks strādā zem kāda, viņš šo agresīvo, līderīgo īpašību, viņš gribot, negribot, viņš to izpaudīs ģimenē. Viņš sāks komandēt visus, būt toksisks, un to gan es ļoti daudz no klientiem dzirdējusi, ka tā ir. Ja viņi jūt, ka viņi nevar vadīt, viņi sāk vadīt savus sievas, vīrus, un jā, un cilvēks ļoti bieži nobīstas no tā, jo viņš taču strādā pamatdarbu, liekas neloģiski, kā es tagad aiziešu prom no darba, un kur man tad nauda nāks, un to arī nevajag darīt, jo vieniniekam ir daudz citas lietas, ko var sākt darīt, piemēram, hiperkontroli, sāk strādāt ar to, kad nekontrolēt visus, ļoti, ar šādām lietām strādāt, vienkārši sāk darīt to, ko cilvēks var izdarīt, arī strādājot darbu no 9 līdz 5, ir lietas, ko jau var integrēt, un tad vienkārši šādā veidā tā enerģija strādās, un laika gaitā tas viss, to nevar izskaidrot, vienkārši tas viss tā sasumēs, tas viss tā saliksies, kad cilvēks, piemēram, pareizajā vietā būs, nezinu, Instagramā atradīs pareizo cilvēku, un šādā veidā viņš aizies līdz tam viņa dabiskajam, kas viņam būtu jādara, piemēram, aiziešanai no darba, ka viņam pēkšņi piedāvā citu kolosālu darbu, vai viņš saprot, jā, šādā veidā tas strādā. Tev arī ir, ka tu saki, tev ir viennieks iekšā, tu arī esi strādājusi zem kāda un tad aizgājusi no darba? Jā, jo man vispār viss sākās, kad man dekrēta atvaļinājums gāja uz beigām. Man ir meitiņa, kurai ir 2 gadi šobrīd, un pagājušā gada janvārī man beidzās dekrēts, un pirms gada rudenī es sapratu, ka es točnā negribu atgriezties tādā savienojumā, kā es strādāju. Man bija 2 darba vietas, un, iepšu man bija 2 vadītājas, kas mani vadīja. Un es jau vienmēr jūtu, ka man nepatīk, jo esmu ritīgs līderis. Man patīk komandēt, vadīt, pašai izdomāt, organizēt. Un es intuitīvi sajūtu, ka es šādi vairs negribu atgriezties. Un tad intuitīvi manā dzīvē ienāca astroloģija. Un caur astroloģiju, jā, es pieņēmu lēmumu, ka strādāšu uz sevis. Es aizgāju pēc dekrēta beigām prom no darba. Es jau uzreiz pieņemot jau lēmumu, jo nepieņemts lēmums arī ļoti atņem enerģiju. Un, kā zināms, enerģija ir viss, arī nauda. Un tas jau man iedeva fantastiskus stāvokļus un iespējas. Un, jā, un es strādāju uz sevi, un es jūtos fantastiski. Un es vairs neesmu baigais boss mājās. Un, jā, nebesīju visiem. Ok, baigi forši. Dzirdēt tādu, tev vēl tāds nesens ir īpaši tas lēmums, jo es esmu freelancā strādājis visu lielāko daļu savu mūžu, un es esmu pāris reizes aizgājis strādāt pilnu laiku, un abas reizes man vienkārši tas ir nokilojis. Man rītīgi tiešām tas bija. Tā kā tu saki, varbūt tur ir intuitīvi vai kaut kas tāds. Es nezinu, es nekad neesmu tā mēģinājis baigi. To man vienmēr ir vairāk paticis ceļot un visu kaut ko darīt apkārt, nekā strādāt tādā ziņā. Nevis tas, ka man nepatīk strādāt, bet nevis būt tā piesietai kārtīgi pie vienas vietas visu laiku. Un es zinu, ka es vienmēr kaut kā izšķinīšos, pat ja man nebūs tur vislielākā summa makā, ja, bet galvenais ir tas moments, ka es zinu, ka es varu, ka es esmu brīva. Kaut kāds tās iekšējais tāds moments, ka es esmu brīva. Un man viens tāds bija, kad es aizgāju, bija darba vieta, kur man ļoti, ļoti, ļoti gribējās tikt. Es pasniedzu agrāk angļu valodu, un es gribēju tādā britišu konsulā strādāt, un es tiku no sākuma nepilnu laiku, un tad kā uz pilnu laiku, un es saprotu, es pēc mēneša jau man jau tāds vienkārši tāds seju uz leju, pēc 2, pēc 3, tu vienkārši,
Un visi saprot, neko. Nu, tā kā, iepriekš es it kā darīju to pašu, bet es pasniedzu angļu valodu visu laiku, bet man bija savi klienti, un ar saviem klientiem laikam tā sajūta, jo es esmu šo stāstījusi daudziem cilvēkiem, nu, it kā es jau arī esmu atkarīga no klienta, bet tā sajūta ir citādāk, ka tev ir 30 skolnieki, kas ir privāti nāk pie tevis, un tad tu varbūt aizies uz tādu valodu centru 2 reizes nedēļā pastrādāt, tev ir tomēr tā kontrola kaut kāda pār sevi un ritīgi, ritīgi forši. Un tad es toreiz aizjūtu to stāvu ārpus, nesaprotu, it kā mans sapnis, visas manifestācijas, visas. Es tajā laikā tādus vārdus nezināju, bet, nu, es zināju, ja es eju uz mērķi, es viņu dabūju, un tev ir jābūt laimīgam. Nu, principā, nu, tā kā es esmu visu kaut ko tur darījusi, un šajā gadījumā pēkšņi nē. Un otrais arī bija ļoti līdzīgs, kurš arī aizbrauca. Un tad, kad es sapratu, tāds bācis, šis tas pats gadījums manā dzīvē, nauda nāk tā kā no viena kanāla, no viena cilvēka, pie kura tu strādā. Darbs nav grūts, nekas nav grūts, bet tu vienkārši tā kā tevi kaut kas izsmiedz ārā, pamatīgi. Un es domāju, paldies Dievam, tiešām, ka man tas ka vienalga, vai tas viennieks tajā naudas kodā ir, un es esmu pats šīs lietas tā kā sapratusi, bet nu, kad es viņās neeju apzināti vairs iekšā, un pat, ja es gribētu, es šogad mēģināju tā domāt, es atkal varētu pamācīt, un es tur skatījos dažādas vietas, kur iet. Un man nekāda, man vienkārši tā kā kaut kas, es nezinu, tā kā tāds sajūta, kā vairogs tā priekšā, un tu viņam tā kā šauj, un neviens tev neņem, neviens tev negrib, jo tu pats jau vairāk laikam, nu tā kā nē. Un par to komandēšanu ļoti interesanti, jo to es gan nebiju pamanījis, bet, kad es paņēmu to tavu naudas kodu, es tā, cik smieklīgi, jo toči es pārvēršos par rītīgu komandieru mājās. Nu, tā kā ļoti, ļoti Jā. tāds, nu, tev vienkārši ir tas, tev daudz nav, kur laikam, jā, tas iekšā tā enerģija ir, un tev gribās kaut ko vienkārši viņu kaut ko komandēt. Jā, jo viņi iznāks ārā tāpat, tu gribi vai nē, vai Jā. viņi iznāks, ja tu strādāsi, vadīsi savu, piemēram, uzņēmumu, savu darbību, un viņa ekoloģiski iznāks ārā, vai nu strādās zem kāda, un tu bloķēsi šo plūsmu, un tu viņu tāpat to līderību uz citiem cilvēkiem, vienkārši, nu, visticamāk uz tuviniekiem, jo tie cieši, nu, visvairāk. Jā. Tā kā ļoti, nu, interesants tāds, un es domāju, cik, nu, redz, dažiem vēl ir tā kā, tu saki, viņi ieraug to viennieku, viņam man jāiet prom no darba, jā. Es tā, paldies Dievam, ka man tādas lietas, nu, tā kā nav grūti, un man maz nav jādara, jo tāpēc, ka tas varētu būt ļoti, ļoti liels šoks, bet tad es pieļauju, ka arī tiem darētu, viņi var palikt pamatdarbā un vienkārši ņemt sev taisīt biznesu kaut kādu, kas ir uz, vai ne, nu, Jā, blakus. var paralēli sākt kaut ko, jo, protams, ka, nu, ir grūti uzreiz kardināli kaut ko mainīt, un to arī nevajag. Es tādēļ vienmēr saku, vajag sākt pamazām, var sākt ar tiem cipariem, kurus var mainīt, integrēt to, ko šobrīd var darīt. Un tad lietas sakārtosies ļoti smuki, nu, to nevar pat izskaidrot, vienkārši, nu, viss saliksies, jo tās enerģijas strādājot, tu dari to, kas tev ir jādara, kas tev veicina finanšu plūsmu. Un naudas kods tas nav tikai par enerģiju, tā kā par naudu. Tas vienmēr ir arī par personīgo izaugsmu, jo tu nevari, piemēram, to pašu, nu, tā kā, piemēram, trīnieks, kas ir par būt uz skatuves, jo tu nevari iziet uz skatuves, jo tu esi, piemēram, nepārliecināts par sevi. Tad sākumā, piemēram, jāizstrādā šis, un tas arī ir, tu cel savu personību, tu izstrādā to, lai tu vispār būtu pārliecināts par sevi, lai tu mīlētu sevi. Un tad arī vieglāk ir uz tās skatuves iziet, parādīt sevi, demonstrēt. Un, jā. Jā, Reko, paturpināt par to skatu, jo man arī skatu ir iekšā. Kā tu savējo skatu vispār iesāki, izmanto un kā tu viņu piekopi? Man bija tā, kad es jau pagājušo gadu novembrī sāku aktīvi arī blogot, bet man arī tas nācās grūti, jo es biju bišķi nepārliecināta par sevi, un es tikko biju sākusi pildīt savus saules iedegšanas mehānismus. Un es vienkārši liku kaut kādas bildītes, nu, kaut ko tādu random, bet īstenībā ir interesanti tas, ka man visu dzīvi bija vilkme uz būt uz skatuves. Es vienmēr esmu dziedājusi, un vienmēr, kur es biju, tur vienmēr kaut kur pēkšņi televīzijā uzrādās. Es kaut ko došu turpu LTV1 piedalījos, es lauku sētā piedalījos pirms 6 gadiem. Wow. Man vienmēr ir bijusi vilkme, redzi, mana intuīcija, man ir vienmēr Jā. vilka, mūsu vienmēr intuīcija, mēs baigi viņu neslāpējam, viņai mums vienmēr ir uz mūsu, tā kā, to mūsu ceļu jāved. Un, lai es droši iet uz skatuves, es sāku sportot. Nu, tā kā, lai es labi justos, lai man būtu enerģija, es izgāju, piemēram, Instagram tā kā apmācību kursu, jo man to vajadzēja. Lai es justos pārliecināti, ko es daru, man, piemēram, to vajadzēja. Katram tas ir kaut kas cits. Piemēram, būt uz skatuves man nozīmē, piemēram, blogot, korī dziedāt. Citam cilvēkam būt uz skatuves nozīmē kaut ko citu.
nav obligāti tā kā jārunā runājušās galvas storijos, piemēram, sākumā. Varu uzfilmēt rīlu ar savu balsi, jo šis ir cipars, no kā arī ļoti liela cilvēku daļa baidās. Jo es biju pirms vairākām nedēļām ielikusi saviem sekotājiem jautājumu, ļoti vērtīgs jautājums, jūs katrs to varat pamēģināt. Es pajautāju, lai viņi atbild, kas man ir tāds wild, kas man ir tāds traks, ko viņi nekad nevarētu izdarīt. Un 99% arī mans vīrs un mana mamma, jo es arī saviem tuviniekiem pajautāju klātienē, pateica blogošana. Un tas ir struggles tāds cilvēkiem. Cilvēkiem ir grūti iziet uz skatuves, un īpaši tiem cilvēkiem, kuriem ir tas trīnieks, nu, viņiem ir vēl grūtāk, jo viņiem tur ir bailes. Un, kā zināms, tur, kur ir bailes, tur ir jāiet, jo tur ir izaugsme un milzīgs resurss apakšā. Tālūk. Jā. Man vēl interesants par tiem cipariem, jo man ir klases biedrs, kurš dzimst šajos pašos datumos. Un, zin kā, nu, tad viņam sanāk, tas kods ir točs tāds pats. Ja? Jā. Un ir ļoti interesanti, viņš ir operā dziedātājs. Jā, Un man liekas, es vienkārši, es izlasīju jau, šo to jau es zināju no astroloģija arī visi tie naudas visādi šie te, un tur man tā balss jau tur ir bijis, to balss es zinu, to skatu arī, ja, bet es domāju, tas tik interesanti, jo es atceros, ka viņš pēc 12. klases aizgāja vēlreiz uz vidusskolu, lai mācītos, uz mūzikas vidusskolu, lai mācītos vēlreiz, kas likās tajā laikā absurds, ārprāts, viss taču uz universitāti, un viņš aiziet tur vēlreiz uz vidusskolu, lai mācītos, un tagad tu šos skaties tā ārprāt cilvēku, un viņš ir tiešām pareizajā vietā. Viņš vienkārši mīl visu tās, un tur vēl kaut kur man bija par to greznību, luksus, visu kaut ko, un es domāju, viņam kā opera, kā vieta, un plus vēl visi tie tērpi ir vienmēr tāds tā bāds cilvēks, ritīgi, un jo man patīk vienmēr, arī ar tādām, ezotērija, visas foršas, es pat esmu par manifestāciju, visu kaut ko mācījis, visas foršas meditāciju un visu kaut kādas tādas lietas, bet arī tā kā, atgriežamies, vai tiešām es un viņš, tā kā, ja mums ir vienāds kods, vai mēs esam toči, tā kā, vai man ir arī tagad uz operu jāiet dziedāt, es galīgi nejustu sev kā operu. Bet noteikti kaut kas cits ir tāds, bet es iedomājos, tiešām viņa tā, wow, tās lietas viņam toči tā ting, 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 tur, ir pa vienu līniju, superīgi vienkārši. Jā, jo mēs katrs savu to potenciālu varam izdzīvot pa savam. Tas pats trīnieks, tas ir skatuves cilvēks, blogeris, un to enerģiju var caur, piemēram, balerīnas būt, varbūt dziedātājs, varbūt blogeris, to veidu, kā, jo mēs katrs caur savu prizmu to izdzīvojam. Un mīnusā, piemēram, trīnieks ir, kad kas bloķē finanses pēc trīnieka, ir atkarība no sievietēm, no vīrieša, vai, ja vīrietim naudas kosts, tad no kāda cita. Un šo es arī personiski esmu ļoti izjutusi, jo es ilgus gadus līdz es atradu tā kā sevi, tas bija jau 7 gadus atpakaļ, mani uzturēja mani vecāki. Un man vienmēr bija vai naudas griezti, vai nauda, piemēram, bija, un viņa ātri pazuda. Visu laiku. Vienmēr sakot, nebija naudas. Visā tā sajūta, ka tev nav naudas, ka visā tev mamma dod, mamma maksā īri un tā tālāk. Un kaut kā atkal smuki man dzīvē salikās, kad vienkārši viss tā kā salikās, ka viņi man vairs neuztur mani. Un līdz viņi mani neuzturēja pilnībā, man arī finanses ļoti smuki sāka attīstīties, jo tas ļoti, ļoti bloķē enerģiju. Ko tu ieteiktu šim cilvēkam, kas, kuram ir šis, lai viņu neviens cits neuztur, vai tu ieteiktu viņam, pieņemsim, tam cilvēkam, tā kā tev bija ar vecākiem vai mammu, vienkārši tad, kad tev vecāki grib palīdzēt, teikt viņiem nē, vai ko darīt arī, tādās, jo, tā var būt reāla situācija kādam, kurš šobrīd klausās. Jā, ir dažādas situācijas, protams, jāskatās, arī tur kardināli es arī neiesaku pilnīgi palikt bez neviena centa. Varbūt var sākt veidot kaut kādus iekrājumus, kad var palīdzēt, veidot iekrājumus, lai viņu sāk mazāk ar laiku uzturēt, līdz viņu neuztur pavisam. Jo liekas, es zinu, ka liekas sākumā, nereāli, kā man tagad nav naudas un man jādara, un man sanāk vēl mazāk būs naudas, ja man neuzturēs. Bet tad, kad tu izskaut tos mīnusus, vienkārši nauda atradīs ceļu. Un tas tā strādā, tas tiešām kolosāli strādā. Vienkārši pamazām un arī var orientēties uz citiem cipariem. Nevis uz šo, piemēram, bet aktīvi uz citiem, un tad caur citiem arī tā nauda atnāks, un viss smuki izstrādāsies, ka vairs nebūs jāpalīdz nevienam finansiāli. Un šis ļoti spilgti strādā sievietēm, jo ļoti daudzas sievietes, kuras vīri uztur finansiāli, un tas ļoti bloķē finanses ne tikai tai sievietei, bet arī vīrietim, kurš uztur šo sievieti. Tas arī ļoti izteikti. Ir kādam tieši uz otru pusi? Kad tieši vajag, lai kāds par viņu rūpējās. Kad sieviete uztur vīrieti? Nē, kad būtu, kad, pieņemsim, tev būtu naudas kodā, kad tev īstenībā vajag, lai kāds par tevi, lai tev ir sugar daddies.
Nē, nav tāda. Nav? Nē, Nu, ka tev, pieņemsim, nauda nāktu caur tavu sugar daddy vai caur nē, taviem, vai caur kaut ko. Tu tur skraidi uz skatuves un nav iet tā kodā. nē. Ah, sorry, mīļās dāmas. Tā Kuras. nebūs. Ai, šis zings ir šito sarunu vairs nē, vai beidzam ierakstīt. Mm. Jā, Jā, šis ir, jo, nu, es zinu, kā ir tas, ka tev nauda tur nāk caur citiem. Nu, dažkārt, kad tas kanāls. Bet es esmu pats sev pieredzējis to, ka tad, kad man kaut kā arī ļoti, ļoti labi ietverī, kad, bet tas bija, man liekas, no cilvēka dizaina, ka tur, nu, pavalk līdzi ar to savu enerģiju, kad manam vīrietim, tad, kad man ir viss kārtībā, viņam arī ļoti labi iet, jo es ar to savu enerģiju visu māju paceļu. jā, tā Un ja ir. man neies labi, tad nevienam neies labi. Jā, jo mēs ar partneri arī ļoti daudz ko varam. Arī var būt tā, ka sākumā, piemēram, pašam nauda neatrod ceļu, bet ar partneri palielinās ienākumi. Tā arī ļoti bieži ir, ka sākumā ar partneri. Jā, tas bija tas, ko es arī gribēju prasīt. Vienkārši pat Mm. rekur, varbūt kādam ir, nu, ko var darīt māmiņa, kuru mājās viņa ir ar bērniņu sēž. Nu, viņa Man tikko pildīs tos. bija tāda viena Jā. meitene, kurai šodien arī aizsūtīju naudas kodu, kurai ir augustā piedzimusi meitiņa, pirmais Mm. bērniņš. Un es vispār esmu nu, ļoti patīkami pārsteigta, kad ar tikko dzimušu bērniņu cilvēks var domāt tādās kategorijās, jo man, kad piedzima bērns, nu, ņemot vērā, ka man ir tas cipars, kad es iesēžos mājās, es biju tikai mamma, man nekāda izaugsme, Jā. kāds naudas kods vispār. Tā kā man bija tikai bērns līdz 10 mēnešiem, un tad jau es sāku, protams, tā kā bišķiņi atjēgties, kad nav tikai Jā, bērns, jā. jo, kad laimīga mamma un laimīga ģimene. Un jā, viņa no manis iegādājās naudas kodu un vēl citus instrumentus, kā uzlabot savu dzīves kvalitāti. Un viņa teica, ka jā, piemēram, viņai ļoti daudz kas ir saistīts ar staigāšanu, kad viņa var uzlabot savu dzīves kvalitāti un finanses audzēt ar staigāšanu. Un viņa, piemēram, meitiņu midzina staigājot. Viens Mhm. piemērs arī kolosāli. Un to var apspēlēt arī sēžot mājās ar bērniņu. Ļoti daudz ko var darīt arī tādos it kā ierobežotos apstākļos, piemēram, nu, dekrēta atvaļinājumā. Un ar bērnu arī ļoti daudz ko kopā var darīt. Tā ka Bet tas tad viņai nav. sanāktu, viņai varētu būt, ka, nu, tad tā nauda nāktu caur kaut kādiem rekur dāvinājumiem vai caur partneri. Nu, Jā, jā, teorētiski. Ja? jā, jā. Mm. Un viņam, man liekas, arī bija trīnieks naudas kodā, ja es nemaldos. Un viņam var mājās sēdēt un, piemēram, blogot. Mm. Ļoti daudz laika, lai sevi rādītu, savu ikdienu, dalītos ar, nezinu, par bērnu, par bērnkopīgu, da jebko. Mhm. Kā ir ar naudas aizdošanu un rekur naudas kodos? Vai naudu var aizdot, vai tas ir kādam, tas ir, kad jā, viņš drīkst aizdot, citiem nedrīkst aizdot, pieņemt, ņemt, nu, uz parādu? Jā, tev bija tāds cipars, vai ne? Man ir, jā, es rekur skatos, nedod uz parādu. Jā, tas došanos parādu, tas astotnieks ir, vai ne? Mhm. Jā, došanos parāda, ja naudas kodā cipars 8, jo 8, atceries, ir pats naudas kodā naudīgākais cipars. Un ļoti bloķē finanses, un tev to naudu nekad neatdos atpakaļ. Vai tev ir bijis tā, ka tu aizdod, bet tev neatnāk atpakaļ tā nauda? Es nekad neaizdodu, ja es kādreiz devu, tad es iedevu, nu, tā kā, Pavisam. ka es zinu, jā, nu, tā kā pavisam, it kā kāds prasa, lai aizdod, bet es dodu, nu, no savas puses es dodu pavisam. Jā, jā. Vai tu jūti, ka tu esi dzimusi, lai veidotu sistēmu, ka cilvēki strādā priekš tevis? Protams. Jā, un astotnieks ir tāds, ka tu vari būt par pirmo miljonāru dzimtā, un tieši tajā vietā, kur tu piedzimi, jebšu Latvijā, tev ir jāveido savā lieta Latvijā. O, interesanti. Jo man ir bijuši cilvēki, kam ir astotnieks naudas kodā, un tad viņi ir stāstījuši, jā, ka, piemēram, kad viņa tā sieviete, kurai bija, viņa saka, ka viņa jūt, ka viņa savā dzimtā tiešām ir tāda tāda aktīvākā, jo citi tur, vai nu ir ar alkohola atkarībām, piemēram, un ka viņa tiešām ir tāda visveiksmīgākā, visrealizējušākā. Mhm, mhm. Interesanti. Un kādam citam atkal būs, ka viņam ir jāveido tieši citur biznesa. Jā, ir cilvēki, kuriem tieši jāstrādā zem kāda, piemēram. Ja Jā, tu domā ārzemēs? jā, jā. Tādu norāžu tieši nav. Bet, piemēram, ja ir astotnieks, tad noteikti nē. Bet, tā kā pamatlieta ir, tu vari strādāt tā kā ar ārzemju cilvēkiem, bet tā kā bāzes vieta ir Latvijā. Tev var būt auditorija arī no ārzemēm, bet panākumi tev jābūt ir savā zemē, kur tu piedzimi. Interesanti, interesanti, interesanti. Jā.
Rekur vēl par luksusa dzīvi. Kā tas vispār tulkojās? Kas ir luksus? Jo, man liekas, arī tāds interesants jautājums. Zin, kā kādam luksus tur ir varbūt Porsche mašīna, kādam luksus varbūt ir dzīve laukos, citam luksus ir apkopēja katru dienu mājās. Varbūt. Nu, tas, man liekas, tik dažādi, kā tas ir katram, nu, tu to interpretē caur sevi, vai tam ir varbūt kaut kāds tāds vairāk kopējais apraksts. Nē, tas ir caur katra prizmu, jo mēs katrs dzīvojam savā kā, dzīves līmenī, katrs ir savā dzīves periodā, un, piemēram, un tas ir caur katra cilvēka kā, apziņas līmeni. Man, piemēram, varbūt lūks dzīve būtu tagad pusgadu nodzīvot Maldīvās. Citam cilvēkam lūks dzīve ir iPhone 15 nopirkt. Tas ir no katra cilvēka kā, nu, prizmas. Jā. Šis ir vispār foršs, man liekas, ko arī nu, tāds apspriest vai vispār cilvēkiem stāstīt, jo tad, kad es esmu arī mācījusi par naudu, ļoti bieži ir tas priekšstats, nu, kad, tu esi sasniedzis, vai tad, kad, jā, kad citi saka, ka Porsche, un es pastos to Porsche, nu, man uz viņa nestāv. Nu, Jā, sorks. Nu, tā kā man nav, jā, vai arī ir, nu, cilvēki, pieņemsim, tur par drēbēm, ja tur viņiem vai kaut kādu brendu, man ir tāds, es gribu tur to tehniski labāko jaku, kurai nepūš cauri vējš un nelīst lietas, un jā, viņi arī ir dārgi, bet, nu, tas man, nu, tas luksus, un man liekas, ir ļoti foršs. Bija tāds, ir tāds remits, kuram bija Netflixā šovs, un viņš tieši runā par šo tavu luksus dzīvi. Tiešām pasēdēt un padomāt, kas man šobrīd būtu tas luksus, varbūt kas man ir tas mhm. mazais luksus, vai tāds, kad, jo, nu, bieži vien latviešu valodā tas luksus ir uz to, ka, kaut kāds brands, kaut kas Jā, dārgs tieši finansiāli, bet tāds stop sev, kas man ir luksus. Jā. jā, Varbūt tas ir katru reizi brīvdienās gara pastaiga, vai arī, ka tu vienreiz nedēļā vari izslēgt telefonu ārā, un tev varbūt jā. neviens tev netraucē, un tev ir pilnīgs klusums dzīvē. Kas Jā, tev jo ir tas ir luksus? tas. Mm, Man vispār luksus arī ir brendu drēbes, jo man ir astroloģiski, man ir ļoti svarīgi, jo man daudz kas iet caur manu ķermeni, caur izrādīšanu. Līdz ar to man ir svarīgi kā, kvalitatīvas drēbes un arī brendu drēbes. Nevienmēr nu, kvalitatīva drēbe, varbūt arī nebrendu drēbe. Man luksus ir tagad aizbraukt, pārziemot vismaz mēnesi uz siltajām zemēm. Un tas arī piepildīsies tūlītās, jo šodien jau pacēlās jautājums sākt visu bukot. Un man luksus ir arī justies kaifiņā savā ķermenī, jo man caur to nāk viss, es varu sasniegt pilnīgi visu, ja es jūtos kaifiņā un vesela ar savu ķermeni. Nu, tas ir mans augstākais luksus. Un, protams, arī materiālas lietas. Es nenoliekšu, man ir ļoti svarīgi komforts, ērtums. Es esmu estēts, un man arī ļoti daudz, kas nāk, enerģija, nauda caur šādām lietām, iepšu, nu, ja es to integrēju savā dzīvē. Un man arī nākamais mērķis, ko es gribu sasniegt, ir nopirkt jaunu mašīnu. Nu, tā kā priekš sevis tā kā jaunu mašīnu. Nevis pilnīgi jaunu, bet foršu tādu, kādu es gribu. Ok. Forši tā, rekur vēl viens ir, tev dod enerģiju, nauda, kura tev atnāk, jābūt apritē. Tas ir tā, neglabāt Protams. zeķē. Jā, visu laiku viņu nevis visu laiku tā kā krāt un viņu neapritēt, bet, ja tu gribi to somiju nopirkt, ja tev kaifs ir no viņas, tev viņa ir jānopērk. Jo, ja tu uz to noskoposies, tev tāpat tā nauda aizies. Varbūt, nu, pēc tam pastāstīsi, padalīsies, varbūt tu to esi jutusi, jo ļoti daudz cilvēki, kad viņi man atgrieznisko saiti dod, viņi stāsta, ka jā, gribēja kaut ko nopirkt, tā nenopirka, un tad tā naudas summa tāpat aizgāja. Vai nu kaut kas salūza, vai saslima, viņi tāpat aizies tā naudas summa. Un jūs šajā gadījumā astotniekam ir ļoti svarīgi to naudu visu laiku apritē laist, jo tas veicina atpakaļ atgriezeniski. Atnāks vēl vairāk atpakaļ. Nu, jo es zinu, ka ir jā, tiešām tie cilvēki, kur tāds, man lieka nauda, un tad kaut kāds tas lielais izdevums. Man īsti tā kā manā praksē parasti ne, bet es zinu, man pašai pie sevis tāda vienmēr doma, bet man viņa diezgan labi patīk. Es tā, kur atnāca, pieņemsim, nu, kaut kāda ekstra nauda, es tā, drīz noderēs, tā kā. Bet tāda tiešām tāda laba, jo es zinu, kaut kas būs, bet nevis kaut kas slikts notiks, bet kaut kas būs kaut kāda, manā prātā tas ir vairāk kaut kāda iespēja kaut kam man tūlītās vajadzēs tādam labam, un tāpēc viņi ir atnākuši pie manis. Es kaut kā sevi kaut kāds man tur savējā maģija iekšējā, savai sarunai iekšējai, bet man tāds bijis, bet tāda lielā, jā. Nu, nezinu, tā uzreiz uz sitienu nav par to. Varbūt es arī viņu visu laiku ritinu apkārt.
Ok, taisnīgums. Tev arī par to taisnīgumu pašai savā bija. Tev bija kaut kāds vairāk kareivais, Septītnieks. jā? Tev bija, man liekas, man nebija, bet man bija par to Nebija taisnīgumu. septītnieka. Interesanti. Es domāju par to taisnības cīnīšanu. Mhm. Un vēl man labs bija par to astotniekam, kur nevajag visus glābt. Un astotnieks tev ir galvenais cipars. Jo mums katram ir viens galvenais cipars, kuram jāpievērš vislielākā uzmanība. Un Mhm. tev nu, tu vari būt ļoti ietekmīga sieviete. Tev viņš ir galvenais cipars. Tev var būt, nu, kolosāli viss. Jā, man ir interesanti, jo par to glābšanu tiešām es agrāk, tīpaši, kad tikko sāku nodarboties jogu, meditāciju, tad tas, ak, Dievs, kā tev gribās tur visus glābt. Mhm. Jā. Un tad tu kaut kādā brīdī, kad tu pats saskaries ar tādu tīri, tādu grūtu situāciju dzīvē, un tu saproti, ka, nu, tev jau, nu, neviens no tiem, kas tev apkārt tur centās glābt, īsti nepalīdz, jo tev pašam vajag atrast iekšā to, nu, to sajūtu, ka es gribu, lai man būtu labāk. Līdz ar Mhm. to tas ir atkal to tiem pašiem, tas nelūgtais padoms, Jā. kuru tu kādam iet, nu, tā kā no tās, it kā jā, tev gribās viss izglābt, tu ies un dos to nelūgto padomu. Bet gal galā, nu, viņš tev neko nepalīdz, jo tas otrs arī tu viņam nevar palīdzēt, ja viņš negrib, lai viņam palīdz. Un tev, nu, No. man tāds ļoti, ļoti smagi to mācīties bija, jo viņš kaut kā tev iekšā tik ļoti dabiski, tev liekas, tik forši ir palīdzēt visiem, bet tā kā, nu, nē, nu, nav, nu, Jā. nav jēgas, tam nav kvalitātes gal galā. Man gan naudas kodā nav astotnieks, bet man šī sajūta visus glābt ir ļoti klātesoša jau no bērnības, jo esmu fizioterapeite arī. Mm. Un es šo izstrādāju ļoti smuki, kad es vairs neglābju nevienu, jo tad, kad es glābju kādu, es viņam atņemu iespēju attīstīties, augt, jo viņam visums, Dievs sauc kā gribi, viņam iedeva šo iespēju, lai viņš attīstītos. Un viņam pašam ir no tā jāizlien ārā, jo man bija ļoti liela tendence savai māsai vecākajai palīdzēt, jo man visu laiku likās, ka, nu, kad es esmu gudrāka, es noteikti viņai ar savu padomu varu palīdzēt, kā uzlabot dzīves kvalitāti. Un es viņai tādā veidā ļoti bieži atņēmu iespēju viņai pašai kļūt krūtākai un audzēt savu vērienu. Un tagad es to vairs nedaru, un viņa tiešām ļoti smuki pati tiek galā ar situācijām kaut kādām. Notiek kaut kāda problēma situācija, viss. Viņa pati atrod risinājumu, nevis es bāžos ar savu nelūgto padomu un atņemu sev enerģiju un viņai iespēju augt. Jā, man liekas, tā vesela atsevišķa tēma vispār forši, ko Mhm. saviem sekotājiem, jebkuram, kurš pasniedz kaut ko stāstīt par to. Pat nelūk to padomu, tas un par visu glābšanu. Jo es to es taisīju podkāstu ar psihoterapeitu, viņš par to glābšanu, viņš tik labi izstāstīja, ka tā ir arī viena no novirzēm, jo, ja tu kādu glābi, tev liekas, ka tu esi tas, nu, ka tu esi Labais. glābējs, tev ir glābēji, tas sindroms, tā kā Jēzus jau viss ies un izglābsi. Un, nu, ka tas ir īstenībā ļoti narcisistiski, tā kā, ka tu domā, ka tu esi tas pareizākais, ka tam cilvēkam ir, nu, jādzīvot tā, kā tu esi tur izdomājis un viss pārējo, un tas tāds ārprāts. Es tādu negribu šitādu novirzi sev. Mhm. Palīdzēt, jā, un ir īpaši, kad kāds prasa, un tad es no tā laika iemācījos sev, kad kāds prasa kaut ko, nu, vai arī stāsta, es saku, tu gribi padomu, vai tu gribi, lai es tev pastāstu, kā es darītu, un to ir tik, jo tev jau mutē jau viss pareizās atbildes jau tev ir Jā. sataisīts, nu, tā kā viss ir iekšā, bet tu tāds savu, nē, pagaistā, tu gribi padomu, tu gribi, lai es tev pastāstu, ko es darītu, jā, tad mauc. Jā, šis ir ļoti vērtīgi. Es arī šo esmu iemācījusies. Ja man ļoti gribās padomu dot, sākumā pajautāt, vai arī, nezinu, podkāstu ierunāt, kā piemēram tavā gadījumā, vai manā gadījumā Instagramā vienkārši pastāstīt to, padalīties Jā, šādā veidā. jā. Forši. Uh, tā. Vēl viens jautājums. No šīs tā skatos vienkārši sev cauri, ko es par vienatni, ak, jā, manējais ritīgais uzlādes objekts. Devītnieks. Jā, vienatnē laiku pavadīt. Man patīk cilvēki ļoti, bet man tiešām uzlādēt. Nu, tas ir reāls, jā, man vienatne man. Nu, pilnīgi netraucē, kad mans vīrietis kaut kur aiziet, vienalga, kurā vakarā prom dara savas lietas, vai Jā, viņam ir komandējums. Tad, kad viņš citreiz saka, man komandējums grib braukt līdzi, un es domāju, vai es gribu braukt līdzi, vai arī es gribu pavadīt 3 dienas vien pati. Es gribu pavadīt 3 dienas vien pati. Jo es zinu, kā man tas vienkārši man uzlādē, pilnīgi jā, uzlādē, rītīgi. Un, bet ļoti aizmirstās, ka tu esi visu laiku kopā. Un tas tāds, jā, baigais.
Vienatne vispār visiem cilvēkiem ir ļoti, ļoti vērtīga. Īpaši pastaigas vienatne bez mūzikas, bez podkāstiem ļoti palīdz sadzirdēt sevi, savu patiesu arī intuīciju. Un iesaku visiem ļoti vērtīga prakse regulāri būt vienatnē. Un īpaši prom no saviem tuviniekiem. Tas ļoti uzlādē. Jā, man. Ja, varbūt tev ir kaut kas tāds, ko tu neieliki manā naudas kodā, vai kaut ko tu gribētu īpaši uzsvērt. Man tur, protams, viss patika, viss ir forši. Jā. Kā tev pašai ir ar finansēm? Jo man liekas, ka tev daudz ko dari no saviem cipariem. Es daudz ko daru. Man ir atšķirībā, kāds ir mans mērķis, vai ko es izdomāju, ko es neizdomāju. Kā tu teici, kad nepieņemt lēmumi ir ļoti liels. Nu, tas ir jebkurā gadījumā, man liekas, ar sauli, bez saules un ar šiem cipariem, bez tiem cipariem. Um, Man ir pēdējā gada laikā konkrēti uz leju, jo es aizgāju pavisam citā jomā. Es aizgāju iekšā IT, sāku mācīties to, un viss baigi loģiski un baigi pa plauktiņiem. Un man taču tāds kaut kādā brīdī man zāja balšs, tas viss loģiskais. Es gribu vienkārši kaut ko pilnīgi neloģisku, tā kā es nezinu par citplanētiešiem kaut ko varētu. Nu, tā kā tev gribās, ka tev viss ir tik tāds. Tas lidojuma nav. Un tas tajā brīdī, jo es sapratu, ka, zinu, kā ir, es sēžu un es labāk palasīšu kaut ko par astroloģiju, man pat varbūt neinteresē, bet es labāk, nu, tā kā man kaut ko vajag pilnīgi neloģiski, pilnīgi pretēju, jo mans baigo lidojumu, nu, dod. Jo Bet, ja nevēl man tev nav arī tā. tas devītnieks naudas kodā, jo naudas devītnieks ir par to Nē, garīgumu. bet es meditēju. Jā. Es meditēju, man normāli viss uz to, bet tieši par tām kaut kādām tādām ezotēriskajām tēmām. Un es tāds bācis rītīgi, nu tā, ka tu, nu, es saprotu arī, es aizgāju ar kaut konkrētu mērķi, es gribu pamēģināt, es gribu mācīties, es gribu skatīties, vai es to varu saprast, un pēc tam viņu pielietot kaut kur, bet tā, ka es kaut kādā brīdī es reāli nevaru tajā loģiskajā pasaulē tik ilgi, man vienkārši, es pat nezinu, tieši tāpatām, tad, kad aiziet pie kāda, un tad es arī domāju, es aiziešu pie kāda, aiziešu pie kāda pastrādāt, lai man ir ienākumi, lai es varu mācīties, lai man tā kā viss tā kā savā galvā sakārto. Bet saprotu, nē, tev tā kā pret veidzirnavām, nu, ka tā kā nestrādā. Un tāds ir foršais tāds zināms, man kaut kāds ir tāds sev tā kā izzūmot ārā var, un tāds skaties, reāli vienkārši nestrādā lietas. Un tu vari tā kā tur perināties ar savu mazo plāniņu. Savu izdomu dzīvi. Un tas tā, nē, nu jāiet atpakaļ, jāvieno vienkārši abas lietas kopā. Nu, ka tu, nu, kad nav, nu, tā kā tikai tā viena neies. Ot, tā kā, ok, es gribu tā kā tajā IT pasaulē un mācīties un saprast lietas no citāda veida, tā kā nē, viņas abas ir jāmontē kopā. Un tad jau, kad atpakaļ sāk visu kaut ko darīt, tad jau, protams, jā. Viss kaut kas nāk, bet ļoti interesanti tiešām par to garīgo ezotērisko, ka no viņa tu nekur baigi neaizbēgs, jo to viņš tā kā, viņa tā kā daļa no tevis. Nu, viņš pilnīgi kaut kā, man ir visu mūžu, viņš bijis daļa no manis, es viņu nekad neesmu kaut kur nobīdījis malā, bet man tieši, kad es parādījos Latvijas publikai uz Instagram skatus, man vispār, nu, tā kā priekš Latvijas man tas likās kosmos ar šito var vispār pelnīt naudu, un šis ir kaut kas tā kā, what? Nu, pilnīgi kaut kas neiespējams. Un tad, kad, protams, pasties šitāds, tad jau, nu jā, viss pēc šitā ir loģiski. Tāds, jā, jā. Tā kā es lēnām eju atpakaļ, bet es arī gribu savienot tās, man patīk tās visas zināšanas, kuras es, protams, arī mācos. Tā kā tās ir arī ļoti foršas. Jā, visu monetizēt, ja pārvērst naudā to, ko tu iemācies. Jā. Tas ir normāli pieaugušā vecumā. Vai ne? Jā. Ok, tā. Kā cilvēki var atrast tevi un šito pie tevis iegādāties? Tie, kas arī ir par dažiem cipariem, viņi dzirdēja, kur vairāk, jo mēs par viņiem runājam, jo mums viņi ir abām. Jā. Par dažiem neko nedzirdēju, jo mums viņu nav. Man liekas, es nezinu, Kopā 9 cipari naudas kodā. Jā, un viņi sastāv no cilvēka dzimšanas datiem, konkrētā tehnikā viņi ir tā kā aprēķināti, un šos ciparus var arī integrēt savā dzīvē. Piemēram, nezinu, uz rokas rakstīt. Tā kā man ir sieviete, kurai viņa pirms uzzināja naudas kodu, viņam pēc tam pastāstīja, ka viņai identiski tāds ir telefona numurs. Vienkārši. Kā tas ir iespējams? Kā pasties, kāds salīdzies viss ir. Jā, un var pieteikties pie manis šobrīd, rakstot Instagramā, mani var atrast follow Arta. Man top šobrīd mājaslapa, bet viņa vēl ir gatavošanas procesā. Un tas, ko es gribu pateikt, nebaidīties domāt, runāt par naudu un viņu mēģināt palielināt.
Jo visiem patīk nauda. Ja tu domā, ka tev nepatīk, tad tu dziļi melo sev. Jo mēs visi esam materiālas būtnes, mēs nedzīvojam visumā, kosmosā. Līdz ar to, lai mēs daudz ko sasniegtu, mums visiem vajag materiālos resursus. Līdz ar to, un nauda ir tā, finanses, kas būs aktuālas vienmēr, jebkurā laikā. Lai mēs sasniegtu savus mērķus, mums vajag arī finanses. Un līdz ar to naudas kods ir brīnišķīgs rīks, īsceļš, kā sasniegt savus finanšu mērķus. Un es no sirds visiem iesaku, jo es nekad neieteiktu to, kas nestrādā man pašai. Un es kaislīgi degu par šo naudas kodu, jo tas ir fenomenāls instruments. Un tā kā viņš strādā 100%. Vienkārši ir jādara. Es vienmēr klientiem un Instagram atgādinu, kad ir jādara. Jo jebkura informācija, tu vari aiziet pie krutākajiem meistariem, pie finansistiem, bet ja tu šo informāciju neintegrē, neizmanto, nemonetizē, tad nekas nemainīsies. Darot tās pašas darbības kā līdz šim, tu saņemsi tos pašus rezultātus kā līdz šim. Mainot kaut ko, integrējot, tu sagaidīsi un saņemsi citus rezultātus. Tālūk. Amen! Superīgi! Paldies tev, un es pielikšu tavs linku uz Instagram, un tad tie, kuriem šis te interesē un ejiet atrodat, aizrakstiet ar tai un saņemat arī savējos kodiņus. Jā? Uhu! Jā.